Pagājušo nedēļu Trumps ir parakstījis izpildu rakstu par to, ka ir uz laiku jāaptur iecirkņu noma federālajos ūdeņos vēja ģeneratoriem. Saimnieks taču to saka savā, vietā. Viņš saka, nē, mums to nevajag. Viņš ko pateica vispār? Ļoti interesanti. Es jums citēšu. Trumps. Man nepatīk vējš pūš, bet vēlāk nepūš. Šīs mantas maksā lielu bagātību. Tās ir ražotas Ķīnā, tās nogalina putnus. Tās ir šausmīgas. Mēs nevēlamies vēja turbīnas šajā valstī. Ja jums ir māja līdzās vēja turbīnai, jūsu mājas vērtība ir uz pusi lētāka. Tā ir katastrofa. Neviens to nevēlas, un tas ir visdārgākais enerģijas veids. Mēs te esam klāt. Visdārgākais enerģijas veids. Tu zini, kas ir interesanti ar Trumpu? Viņš bieži vien šokē sabiedrību ar ļoti vienkāršiem izteicieniem. Tādiem, kurus nekad negaida no prezidenta.